Šodien 19. septembrī arēnā Rīga norisinājās hokeja komandas Rīgas Dinamo pirmā mājas spēle pret hokeja klubu Maskavas CSKA, kurš galvenais treneris ir visiem acīs hokeja faniem pazīstamais slovāku treneris Julijs Šuplers. Pirms spēles pie arēnas Rīga liela daļa līdzstēji bija ieradušies krietni ātrāk, izrādot savu atbalstu hokejistiem. Man ir pozitīvas emocijas, jo esmu Dinamo patriote, un es zinu, ka mēs Šuplers gan vinēsim. Emocijas divējās, prieks, ka sezonas sākus attiecīgi sarunāt. Nu, pozitīvi. Kaujiniecisks, enerģisks, kā jūs gribat teikt. Līdzitējos ir manāms optimisms par gaidāmo spēles rezultātu. Es ceru uz uzvaru, jo es ceru, ka iepriekšējā spēle bija veiksmīga, ceru, ka šoreiz veiksies. Šis treneris ir labāks nekā Šuplers, un es ticu savai komandai. Pēc notikušās avio katastrofas Jaroslavļā katra pirmā mājas spēle norisinās bez fanu atribūtikas un mūzikas. Šis notikums ir ietekmējis arī līdzitējus. Es esmu vairāk spēles skatījies par AHL atklātības, jā, ir tā bišķi tā dīvaini, tā nav tā atmosfēra, bet es saprotu, nav jau aizliegts komandu uzmundrināt, tikai viss palīdz līdzekļi. Sintetizators, nāksies kaut kā vienu spēli ierastot par to kārtu. Tā kā es lasu Ozoļa grāmatu, es dažas dienas viņu nelasīju, tā kā bija tā kā grūti. Un arī to pirmā pušu spēle arī bija tā dīvaini skatīties. Es zinu, ka nākošu sezonu es fanošu par divām komandām, arī par Jāraslavu. Līdzjūtēji prognozes piepildījās, un Rīgas Dinamo savā pirmajā mājas spēlē izcīnīja uzvaru ar rezultātu 5-3. Cerēsim arī uz tikpat labiem panākumiem turpmākajās sezonas spēlēs.